Mīļie vecāki, Huggies Superflex autiņbiksītes dāvā jums šo lielisko mācību filmu, lai ar praktiskiem, vienkāršiem un viegli izpildāmiem video padomiem jūs iemācītos, kā pareizi auklēt savu mazuli. Handlings ir veids, kā pašiem ar savām rokām ikdienā pieskarties bērnam. Kā mazuli nest, ģērbt, turēt, auklēt un vingrot, lai bērns jau no pirmajām dzīves dienām izjustu savu ķermeni, iegūtu simetriju, nostiprinātu drošības sajūtu un augtu aktīvs un laimīgs. Ar handlinga palīdzību mēs bērnam iemācām dabiskas kustības, kas viņu sagatavos lielajiem sasniegumiem. Turklāt ar handlingu var nodarboties katrs, kas ikdienā auklē bērnu. Šajā mācību filmā sniegti padomi, kā auklēt zīdaini pirmajos dzīves mēnešos un mazuli līdz pirmajam dzīves gadiņam. Fizioterapeite Klaudija Hēle jums palīdzēs izprast veselīgas bērna attīstības priekšnoteikumus. Skatieties un atkārtojiet kopā ar mums! Auklējot savu tikko dzimušo bērnu, jūs darāt to maigi un nesteidzoties. Katra māmiņa savam bēbītim intuitīvi pieskaras pareizi, taču der zināt dažus vienkāršus handlinga paņēmienus, ko ikdienā pielietot bērniņu ģērbjot, mainot autiņbiksītes un vingrojot. Pirmajos dzīves mēnešos bērns tiek ģērbts vairākas reizes dienā. Drēbītēm jābūt ērtām, tās nedrīkst ierobežot bērna kustības. Tāpēc mājās ģērbsim bērnu vieglās drēbēs, lai viņš varētu kustēties brīvi un iepazīt pasauli. Pats galvenais bērna ģērbšanas priekšnoteikums ir velšana. Uzmanīgi veļam viņu no vienas puses uz otru un tādā veidā atbrīvojam mazo no drēbītēm. Jūs pamanīsiet, ka mazajam gulēt uz vieniem sāniem var patikt vairāk nekā uz otriem. Tomēr ļoti svarīgi ievērot ķermeņa simetriju. Abām bērna ķermeņa pusēm jāattīstās vienādi. Ikdienā pieskaroties savam mazulim sekojiet līdzi, vai jūs pieskaraties gan vienai, gan otrai bērniņa ķermeņa pusei. Ģērbjot bērnu, pievērsīsimies tai pusītei, kas nav tā mīļākā. Tas nozīmē, ka bērnam tā ir mazāk attīstīta. Sāksim velt mazo uz to pusi, uz kuru viņš parasti sliktāk grib velties. Skatāmies, kā pareizi velt bēbīti. Pasmaidām, nodibinām acu kontaktu un liekam vienu roku uz krūšu kaula, otru roku turam zem pleca un veļam. Skatāmies, lai galva atrastos pozīcijā uz priekšu un bērns to nemestu atpakaļ. Tāpat mazo apveļam arī uz otru pusi. Lai novilktu bikšeles, paceļam augšā dibentiņu, nedaudz paturam, aprunājamies ar mazo mīļumu. Tad lēnām laižam lejā un velkam bikses nost. Vispirms vienu kājiņu un tad otru. Re, kā mums labi izdevās! Lai novilktu krekliņu, atpogājam visas pogas un paceļam to uz augšu. Skatāmies, vai bērnu galviņa ir pozīcijā uz priekšu. Velkot nost drēbītes, veļam mazo uz abām pusēm. No krekliņa piedurknes lēnām izvelkam vienu bērna rociņu un tad otru. Lai mazajam ģērbšanās neapniktu, pasmaidām un sarunājamies ar viņu. Bērniem ļoti nepatīk, ja drēbītes tiek vilktas pāri galvai, tāpēc apvelsim mazo uz sāna un vilksim krekliņu no aizmugures uz priekšpusi.
Šādā veidā netiks veicināta galviņas mešana atpakaļ. Un tagad atliek novilkt vien zeķes. Vispirms novelkam zeķīti vienai kājiņai. Ai, kā mums tas patīk! Un tad velkam otru zeķīti, ar savu roku pieturot bērna kājiņu uz augšu. Atkārtosim, pavēlsim tevi uz sāniem, uz vienu. Un uz otru pusi. Tavu rociņu es ņemšu ļoti maigi. Šādi es tevi varu saģērbt arī tad, ja esi aizmidzis. Autiņbiksīšu māņa ir biežākā darbība, ko ikdienā veicam ar savu mazo. Tas nozīmē, ka mainīt autiņbiksītes ir tas pats, kas vingrot. Vecāki nereti savam mazulim maina autiņbiksītes nepareizi. Piemēram, velkot bērnu aiz potītēm uz augšu. Šādā veidā var tikt paaugstināts pēdiņu muskuļu tonus, kas bērnam nenāk par labu. Bet kā to izdarīt pareizi? Savu roku izvaram starp bērna kājiņām un satveram pretējo celīti. Maigi paceļam dibentiņu un ar otru roku pieturam zem dupša. Un re, esam no autiņbiksītēm ārā. Šīs nodarbes laikā sarunāsimies ar mazo un skatīsimies acīs. Viņam tas patiks. Lai uzliktu tīrās autiņbiksītes, tieši tāpat izvaram savu roku krustaniski starp viņa kājiņām. Tagad satversim otru celīti, pieceļot dibentiņu uz augšu. Mainot autiņbiksītes, svarīgi, lai katru reizi tiktu mainīta arī kājiņa, aiz kuras bērnu satveram. Tā, lai pamīšus tiktu nodarbinātas abas puses. Paliekam zem dibentiņa autiņbiksītes un aizveram klipšus. Sakārtojam locījumu vietas uz vēderiņa un gar stilbiņiem. Pārliecināmies, vai tās nav par ciešu aiztaisītas un nekur neveidojas krokas. Atkārtosim, galviņu turi taisni. Tūlīt tiksim galā ar tavām autiņbiksītēm. Es tikai pārbaudīšu, vai tev nekas nespiež. Tu esi ērtās autiņbiksītēs. Šķiet, mums tas labi izdevās. Mazuli apģērbjot, maigi vēlsim viņu no vieniem sāniem uz otriem, un tādā veidā paliksim apakšā drēbītes. Velkot rāpulīti, pieturam bērnu aiz elkoņa un ieveram rociņu piedurknē. Mazuli noteikti nevajag raut aiz plaukstiņām un pirkstiņiem. Vispirms satveram bērna roku pēc iespējas tuvāk plaukstai un tikai tad ieveram iekšā krekliņā. Kustībai jāsākas no plecu locītavas, nevis no plaukstas vai pirkstiem. Atkārtosim. Ģērbjot bērnu, atcerēsimies par velšanu. Arī drēbītes sakārtosim uzmanīgi, pārveļot bērnu no vienas puses uz otru. Uzmanīgi un maigi, lai mazais pats piedalās. Ieskatīsimies, kādus vingrojumus ikdienas varam veikt ar savu mazuli. Bērnam ļoti patīk maigi pieskārieni un jautrība. Šie vingrojumi viņam to sniegs. Uz mazuļa pēdām atrodas refleksogēnās zonas. Īpaši punkti uz pēdas iekšējās malas atbild par mugurkaulu. Īkšķis un otrais kāju pirksts par smadzenēm, pārējie pirksti actiņām. Pēdas vieta zem pirkstiņiem par plaušām, bet vidusdaļā tuvāk īkšķim ir punkti sirsniņai.
Tāpēc, saliekot mazās pēdiņas kopā un lēnām paberzējot vienu pret otru, mēs izmasējam visus svarīgākos ķermeņa punktus. Mazajam tas ļoti patīk un kājiņas atslābinās. Saliekam pēdiņas vienu pret otru un atlaižam vaļā, kājiņas kustinot no augšas uz leju. Ņemam tālkā arī rociņas. Tas jau ir pavisam jautri. Redz, cik labi mums izdodas. Atkārtosim. Tavas mazās pēdiņas ir visskaistākās pasaulē. Ļauj man tās izmasēt. Saliekam kopā un maigi pabužinām. Tev taču tas patīk, vai ne? Apmīļošu katru tavu pirkstiņu. Arī tu pats to vari. Mainot autiņbiksītes, ļausim mazulim pavingrot. Izvingrināsim gūžiņas. Sākam ar iesildīšanos, lai sagatavotu locītavas un iegurni vingrojumam. Katru kājiņu lēnām izkustinām 3 līdz 4 reizes. Mazais pats mums pateiks priekšā, kad būs gana. Gūžiņas izkustinām ar nedaudz saliektām kājiņām virzienā uz sāniem, vai arī vienkārši uz augšu un uz leju. Sākam vingrojumu. Vienu roku uzliekam uz vēdera gurnu apvidū, kāju saliecam celītī un izvēršam uz āru. Tad lēnām iegriežam atpakaļ. Šis moments mazajam var arī nepatikt, jo ir diezgan grūti izpildāms. Ar otru kājiņu atkārtosim to pašu. Ar savu roku stingri turam mazuļa iegurni, lai tas vingrojuma laikā nekustētos. Nevajadzētu gūžiņu ātri rotēt uz riņķi. Tas jādara lēnām. Atkārtosim šo vingrojumu 3 līdz 5 reizes atkarībā no bērna labsajūtas. Kāju un gūžu izvingrināšanu veiksim ar katru kājiņu, vislabāk laikā, kad mainām mazulim autiņbiksītes. Atkārtosim, izvingrināsim abas kājiņas. Te būs vēl viens jauks vingrojums. Ieliekam mazo sev klēpī, vienu pēdiņu tuvinām pretējai rociņai un to pašu atkārtojam ar otru pēdu un roku. Saliekam abas pēdiņas kopā un pašūpojamies, lai mazais jūtas kā siltā ligzdiņā. Mazajam ļoti patiks vingrojumi uz bumbas. Lai gan pirmajā brīdī šķiet, ka tie ir visai viegli, tomēr bumba mazulim nodrošinās diezgan lielu fizisku slodzi, stiprinās muskulatūru un veicinās līdzsvaru. Skatāmies, kā tas darāms. Uzliekam mazos bumbas un viegli šūpojam no priekšas uz aizmuguri. Savācam kopā visu mazuļa augumu ar rociņām uz priekšu, pieturam pie pleciņiem, tā tiek stiprināta muguras muskulatūra. Līdzsvara trenēšanai šūpojam bērnu uz sāniem. Šādi veļot paceļas pretējās puses rociņa un kājiņa, un bērns mācās noturēt līdzsvaru. Ar vienu roku pieturēsim pleciņu, bet ar otru dibentiņu, un tagad veicam lēnas kustības uz riņķi. Šeit labi var redzēt, kā mazulis pievelk abas kājiņas. Šo vingrojumu izpildīsim, kad bērnam būs vismaz 4 mēneši.
Svarīgi, lai vingrojumu laikā bērna rokas atrodas priekšā, tāpēc ik pa brīdim mazo sakārtojam. Virzām mazuli uz priekšu un atpakaļ. Pieturam ar plaukstām pie gūžiņām, pieskaramies ar kājām pie zemes. Šādā veidā tiek trenēta plecu josla. Vingrojums, kas jums palīdzēs mazuli nomierināt. Apsēžamies paši uz bumbas un turam bērnu sev priekšā. Viena roka aptver mazuļu krūtis zem padusītēm, otra roka ir starp kājām. Mazuļa rociņas ir priekšpusē. Lēnām šūpojamies, varam uzlikt mazuli arī sev uz ceļiem un turpinām šūpoties. Atkārtosim. Skaties, kāda bumba. Rekā mēs šūpojamies uz priekšu un uz sāniņiem. Nebaidies, es tevi turu. Kā tev tas patīk? Rotaļāties sāksim jau no pirmā dzīves mēneša. Izvēlēsimies vienkāršu rotaļlietu vienā vai divās pamatkrāsās. Mazo noliksim uz muguras un turēsim rotaļlietu acu augstumā aptuveni 25 cm attālumā. Pakustināsim mantiņu, lai pievērstu viņa uzmanību, un ar savu roku lēnām virzām bērna pleciņu tā, lai rokas sniegtos pēc rotaļlietas. Oho, kas par skaistu mantiņu! Rotaļlieta nav jāliek bērnam rokās, bet jāstimulē, lai bērns pats to censtos satvert. Tas gan notiks tikai sākot no 3. dzīves mēneša. Virzām mantiņu lēnām uz vienu un tad uz otru pusi. Bērns pats tai centīsies sekot līdzi ar actiņām un rociņām, atkarībā no savām spējām. Rotaļāšanās laikā svarīgi, lai mazais darbotos ar abām rokām un neturētu tās savā mutītē. Tādā veidā mēs rūpējamies, lai bērns attīstītos simetriski un līdzsvaroti. Atkārtosim, vai redzi, ko māmiņa tev rāda? Tā ir gotiņa, vai vēlies to satvert? Tev jāskatās, kur tā ir, uz vienu pusi un uz otru. Četru, 5 mēnešu vecumā mazulis pats sāk vēlties uz sāniem un drīz vien arī uz vēdera. Sākumā mēs viņam varam nedaudz palīdzēt. No guļus stāvokļa uz muguras mazuli veļam caur saliektu gūžiņu, un viņš pats jau cenšas apvelties. Kad mazais ir uz vēdera, sakārtojam viņu, lai augums ir vienā līnijā. Svarīgi, lai mazais balstītos uz apakšdēlmiem, nevis uz plaukstiņām. Atpakaļ uz muguras arī veļam caur saliektu gūžiņu, nedaudz pieturot pie pleciņa. To pašu darām ar otru pusīti. Ja veļoties rociņas palikušas zem vēdera, tad mazo vienkārši pagriež, rociņu izvelk un noliek priekšā. Sakārtojam bērna ķermeni taisni un pieturamais pleciņiem vai dibentiņa, ja mazais vēl neturas pats. Šādā pozīcijā uz vēdera kādu laiku būtu labi arī padzīvoties. Ja priekšā būs kāda interesanta rotaļlieta, viņam tīri labi tas patiks. Velšanos nevajag priekšlaicīgi stimulēt. Mazulis pats mums parādīs, kad būs tam patiešām gatavs. Atkārtosim. Es tev tikai mazliet palīdzēšu, pavisam lēnām. Lūk, arī tavas rokas. Tagad paguli mazliet uz vēderiņa.
Vecāki parasti jūtas nedroši, ceļot un nesot uz savām rokām jaundzimušo bērnu. Kā to izdarīt pareizi? Atcerēsimies, ka zīdaini paceļ un noliek tieši caur sāniņiem. Atrašanās sānu pozīcijām regulē muskultūras tonusu un bērnam ir vieglāk sakārtoties uz ķermeņa viduslīniju, tādā veidā apgūstot attīstībai tik svarīgo simetriju. Ja vēlamies mazo pacelt, sākumā pagriežam viņu uz sāniem, ar vienu savu roku pieturot pie bērna pleca, bet ar otru pie vēderiņa. Veļot, aptveram mazuļa ķermeni, pietuvinām savu plecu bērnam un paceļam augšā. Rokā ir. Bērnam paceltā stāvoklī vajadzētu atrasties ar muguru pret mūsu vēderu. Ar vienu roku esam satvēruši mazuli zem padusītēm, bet otru izveram starp bērna kājiņām, turot bērnu ciešā un stabilā pozīcijā, cieši piekļautu sev klāt, viegli pašūposimies, mainot līdzsvaru no vienas kājas uz otru. Bērns jutīsies drošībā un šādā veidā būs arī viegli nomierināms. Sekojam līdzi, lai abas bērna rociņas būtu sakārtotas uz priekšu, bet kājiņas ir plati. Jaundzimušo bērnu turēsim nedaudz slīpākā pozīcijā. Lūk, vēl viens piemērs, kā pamainīt pozu. Lēnām uzveļam mazuli uz savu roku un pieturam aiz padusītēm. Otra roka ir izvērta starp kājiņām. Pieturam mazo pie vēdera. Šādā veidā šūposim savu ķermeni, it kā mēs kopā lēnām lidotu. Nav ieteicams mazo šūpot ar ātrām kustībām, tas viņu tikai nobiedēs. Mūsu roka uz mazuļa vēdera palīdzēs novērst kolikas vai vēderiņa pūšanos. Vecākiem pašiem jāšūpojas celīšos, lai ilgstoši turot bērnu uz rokām nesāpētu mugura. Mazo varam uzlikt arī sev uz pleca, lai viņš pasauli iepazīst no dažādiem skatu punktiem. To darām tā. Pārliekam bērna rokas pāri plecam, ar vienu roku pieturot mazuļa galviņu, lai tā nekrīt atpakaļ, bet ar otru turam dibentiņu. Mazākiem bērniem var izmantot arī šūpošanas un mierināšanas pozu, paņemot mazo ciešā tvērienā pie sevis un abas rociņas sakārtojam viņam priekšā. Šādā veidā viegli pašūposimies. Mazais būs mierīgs un apmierināts. Nav ieteicams stāvus pozā turēt bērnu ar seju pret sevi vai turēt viņu sev priekšā aiz padusēm. Lai gan tas ir viens no izplatītākajiem veidiem, kā vecāki parasti auklē savus mazuļus, tomēr fizioterapeiti iesaka izmantot citas pozas, kas daudz labāk sekmē bērna attīstību. Atkārtosim. Izrādās, tas ir ļoti vienkārši. 1, 2, un tu jau esi manās rokās. Tev patīk šūpoties, vai ne? Uz augšu un uz leju. Tu tā vari arī aizmigt. Un tagad mēs lidojam. Bet kā tu jūties man uz pleca? Tavam vēderiņam tas nāks par labu. Tūdaļ tu būsi pavisam mierīgs un apmierināts. Pirmajā dzīves gadā jūsu mazulis aug un attīstās ļoti strauji. Katrs mēnesis nāk ar jauniem sasniegumiem. Mazais dēlveris ar katru dienu kļūst aizvien aktīvāks. Miera stāvoklī viņu noturēt ir ļoti grūti, tāpēc pavērosim dažus efektīvus paņēmienus, kā bērnu saģērbt. Lai bērnam novilktu drēbītes, paņemsim viņu klēpī, jo tik liels mazulis uz muguras vairs nevēlēsies mierīgi gulēt. Ģērbjot bērnu, ievērosim handlinga pamatprincipus, kas nepieciešami viņa attīstībai. Mēs arvien cenšamies bērnu velt. Tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai bērns iemācītos četrāpus pozu. Veļot bērnu sev klēpī, lēnām atbrīvojam viņu no drēbītēm. Mazais ar plaukstiņu atbalstīsies pret grīdu. Tas ir ļoti labi. Pagaidīsim, lai viņš paspēj noturēties šādā pozīcijā ar vienu un pēc tam ar otru rociņu.
Krekliņu velkam nost no mugurpuses uz priekšpusi un nevis otrādi. Kā zināms, bērniem nepatīk, ja drēbes tiek vilktas pāri sejai. Bērnam, atbalstoties ar plaukstiņām, ģērbšanās laikā tiek izvingrināts viss ķermenis, stiprināta rumpja muskulatūra un trenēts līdzsvars. Tagad laiks nomainīt autiņbiksītes. Lēnām noliekam bērnu uz muguras un interesējam ar rotaļlietu. Šajā vecumā viņam noteikti pietrūks pacietības nogulēt mierīgi uz muguras. Tāpēc autiņbiksītes cenšamies nomainīt pēc iespējas ātrāk un interesantāk. Izvingrinām kājiņas, parunājamies un pasmaidām. Izvaram savu roku caur mazuļa kājiņām un satveram pretējo celīti. Tad maigi paceļam uz augšu dibentiņu un uzvelkam autiņbiksītes. Nākamo reizi, kad atkal mainīsim autiņbikses, darīsim to caur otru kājiņu, lai abas ķermeņa puses saņemtu vienādus pieskārienus un attīstītos simetriski. Nevajadzētu bērnu satvert un vilkt aiz potītēm, jo tādējādi tiek paaugstināts muskuļu tonus. Lūk, kā mums labi izdodas. Sakārtojam autiņbiksītes un pārbaudām, vai tās neveido krokas. Kustīgajam mazulim tajās jājūtas ērti. Ja mazais atsakās gulēt uz muguras, autiņbiksīšu mājiņu varam veikt arī klēpī. Ģērbšanos veiksim lēnām un rotaļājoties. Ievērosim velšanas principu. Veļot mazuli sev klēpī uz vieniem un uz otriem sāniem, paliekam apakšā krekliņu un aiztaisām podziņas. Panāksim ar krekliņa piedurkni mazajai rokai pretim. Kājiņas pa vienai uzmanīgi ieliksim bikšelēs. Velsimies uz vieniem sāniem un tad uz otriem. Šajā vecumā viņš pats ar interesi sāks piedalīties ģērbšanās procesā. Ļausim viņam to. Svarīgi bērnu ģērbšanās laikā neraustīt. Tas nu gan viņam nepatiks. Lūkojamies, lai bērna rociņas atrastos pozīcijā uz priekšu. Velkot drēbītes, pastāstīsim mazulim, kas notiek. Tās ir kājiņas un tās tavas rociņas. Tagad beidzot esam gatavi rotaļām. Atkārtosim. Mazais, tev laiks ģērbties, velsimies uz vienu un uz otru pusi. Viena kāja, un te arī otra, zeķītes. Mums palīdz arī tētis. Pāri galviņai no aizmuguras uz priekšu. Protams, ka tu negribi sēdēt vienā vietā, bet pēdiņas gan ir garšīgas, vai ne? Kārtībā! Nē, uz muguras tu negribi gulēt, to mēs jau zinājām. Kamēr zaķis tevi izklaidē, mēs ar tēti nomainīsim tavas autiņbiksītes. Gatavs! Kad mazulis jau pats sēž, kopā varam veikt dažus attīstībai būtiskus vingrojumus. Šajā laikā varam veicināt gan rāpošanu, gan stiprināt ķermeņa līdzsvaru. Apsēdinam bērnu sev klēpī un lēnām paveļam uz sāniem. Mazulis labprāt atbalstīsies uz savām plaukstiņām. Mēs varam tikai piepalīdzēt. Rekā! Mazais pats saviem spēkiem paceļas augšā un mācās noturēt līdzsvaru. Atkārtojam šo vingrojumu gan uz sāniem, gan uz priekšu. Pieturam mazuli tikai pie celīšiem un gurniem. Šādā veidā tiek stiprināta bērna muskulatūra. Lai mazuli ieinteresētu, ņemsim talkā rotaļlietas. Atkārtosim uz vienu un uz otru pusi ar plaukstiņu pie zemes. Tev ļoti labi izdodas. Izvingrināsim kājiņas. Apsēdinām mazo sev uz ceļiem ar platām kājiņām.
Pašūpojamies no vienas puses uz otru. Mazais šūpojas uz ceļiem uz katru pusi. Tas trenē līdzsvaru, jo liecot ceļus, mazulim ir jānoturas sēdus pozīcijā. Pieturēsim ar rokām pie celīšiem. Mazais ir starp mūsu ceļiem. Ar mantiņas palīdzību mēs ieinteresējam bērnu ar visu ķermeni sniegties pēc tās. Mazais rotaļlietu ņem no augšas un virzās uz priekšu, veicot rotācijas kustību. Tā ir svarīga kustība, kas sagatavo bērnu gan staigāšanai, gan rāpošanai. Tagad bērns ir uz vēdera, pār vienu no mammas ceļiem. Kājiņas ir gūžu platumā. Tās nedrīkst būt pārāk platas. Mazais šādi liecas pēc mantiņas pāri mammas celim, iegūstot četrrāpus pozīciju. Ar otru kāju atbalstam viņa dibentiņu un kājiņas. Šis vingrojums palīdzēs iemācīties rāpot. Mazais uz saliektiem celīšiem atrodas starp mammas kājām. Priekšā liekam mantiņu, lai viņu ieinteresētu. Bet tagad viņš sēž ar izplastām kājām mūsu klēpī. Šūpojamies no vienas puses uz otru. Uzspiežam uz mazuļa pēdiņām, lai tās pilnībā pieguļ pie zemes. Tas nostiprina rumpja muskulatūras stabilitāti. Skatāmies, vai sēžot bērna mugura ir taisna. Tie bērni, kas vēl paši nesēž, jāatbalsta no mugurpuses un jāpietur pie celīšiem. Ja bērns jau pats stabili sēž, pieturēsim viņu tikai pie gūžiņām. Atkārtosim. Tu proti arī piecelties kājās. Bet kā ar sēdēšanu? Abas pēdiņas ir pie zemes. Tētis var pieturēt pie celīšiem. Aha! Un tu jau esi prom. Vingrojumi uz bumbas nodrošinās bērnam pietiekamu fizisko slodzi un stiprinās ķermeņa muskulatūru. Bumba ir neaizstājams palīgs bērna līdzsvara trenēšanai. Vingrojot uz bumbas, strādā visi ķermeņa muskuļi. Uz bumbas gan nevajadzētu sēdināt bērnu, kurš vēl pats nesēž, bet šie vingrojumi būs tieši laikā bērniem no 9 mēnešiem līdz pat gada vecumam. Sāksim! Uzliekam mazuli sēdus pozīcijā uz bumbas, viegli šūpojamies uz priekšu un atpakaļ. Ai, kā mazulim tas patīk! Pieturam ar plaukstām pie gūžiņām. Lēnām šūpojam mazuli uz bumbas ar kājiņām, gandrīz aizsniedzot zemi. Šādi vingrojot tiek trenētas visas muskuļu grupas. Lūk tā! Kustības uz bumbas jāizpilda lēnām. Nogaidīsim, kamēr bērns pats notur līdzsvaru un taisnu muguriņu. Atkārtosim 2 reizes uz vienu pusi un 2 reizes uz otru pusi, lēnām, lēnām un uz riņķi. Kas mammai tur rokā? Pavingrosim. Neuztraucies, mēs tevi turam un no bumbas tu nenokritīsi uz priekšu un atpakaļ. Tu esi varans vingrotājs. Šo vingrojumu izpildām arī uz sāniem un pa diagonāli. Ar savu elkoni atbalstām bērnu un pieturam ar rokām celīšus. Šādā veidā mēs palīdzam bērnam nostiprināt stabilitāti. Pieturot mazo pie gūžiņām un šūpojot uz bumbas, tiek panākta pamatīga slodze muskuļiem. Bērns ar visu savu ķermeni piedalās šā vingrojuma izpildē. Atkārtojam vingrojumu uz abām pusēm. Varam veikt arī lēnas apaļveida rotējošas kustības uz vienu un uz otru pusi. Tas var būt diezgan grūti, taču pats galvenais, lai vingrojumi uz bumbas jūsu mazulim sagādātu prieku. Tāpēc sekosim līdzi mazā vingrotāja garastāvoklim. Sākot no 8–9 mēnešu vecuma, bērns pats būs gatavs apsēsties. Ieskatīsimies dažos vingrojumos, kā bērnam piecelties sēdus no guļas pozīcijas. Viņš pats ar saviem spēkiem jau spēj to izdarīt. Mēs tikai padosim savu roku un pieturēsim mazuli pie gūžiņas. Tas nemaz nav tik viegli. Līdzi darbojas viss ķermenis. Šādā veidā mazais gan piecelsies, gan apgulsies caur sānu pozīciju.
Aiz rociņas gan nevajag raut, tikai jāpietur. Pārējo ļausim bērnam izdarīt pašam. Izvingrināsim abas puses. Handlings mums māca, ka mazuli nevajag steidzināt uz celšanos kājās. Bērniem, kas mazāki par 8–9 mēnešiem, vēl nebūtu jāstāv. Šajā vecumā mazulim vēl būtu jārāpo. Fizioterapeiti arī neiesaka valkāt kurpītes vēl nestaigājošiem mazuļiem. Tad, kad bērns beidzot stāvēšanai tomēr gatavs, jāvalkā tādi apavi, kas stingri notur potīti. Tas tāpēc, lai bērnam nesāktos locītavu deformācija. Pirms stāvēšanas izvingrināsim mazās pēdiņas uz augšu un uz leju. Pieturēsim kāju pie stilba. Kā labs palīgs mums kalpos krēsliņš ar mantiņām. Te mēs redzam, kā bērns pieturoties pie krēsla pats ceļas augšā. Pieturēsim pēdiņas, lai mazulis sēdētu tupu stāvoklī ar saliektām kājām. Nav pareizi, ja bērns stutējas augšup. Stāvēšanu uz kājām jāsāk pakāpeniski. Sākumā bērnam būtu jāpieceļas tikai uz viena celīša, un tad no četrāpus pozīcijas uz augšu. Tāpat ļoti svarīgi bērnam būt blakus brīdī, kad viņš pirmās reizes cenšas pats piecelties kājās. Parādīsim vingrojumu. Pārliekam bērna kājiņu pār celi ar pēdiņu pie zemes. Svarīgi, lai kājiņa celī ir saliekta. Bērns sēž klēpī un ar taisnām pēdām atbalstās uz zemes. Pieturam viņa pēdas un celi, lai viņš neceltos augšā. Pašūpojamies, pieliekot pēdiņas. Ļoti labi, ja mazulis nometas rāpus pozīcijā vai paliek sēžot. Šie vingrojumi palīdzēs bērnam pēc iespējas dabiskāk uzsākt stāvēšanu. Tu to vari! Nedaudz pieturies un aiziet! Savas dzīves pirmos mēnešus mazulis pavada ērti iekārtojies uz vecāku rokām. Mums jāievēro daži vienkārši pamatprincipi, lai bērns mūsu rokās justos ērti un varētu iepazīt pasauli. Handlings māca īpašas bērnu turēšanas un auklēšanas pozas. Skatāmies! Piekļaujam cieši pie sevis bērnu un satveram ar vienu roku viņu zem padusītēm. Rociņas ir uz priekšu un brīvas. Otra mūsu roka ir izvērta starp kājām un pietur bērnu pie pretējās gūžiņas. Pašūpojamies, pamainām šo pozu ar otru kājiņu. Otrs turēšanas variants ir uzsēdināt mazuli sev uz gurniem. Šī poza ir laba tiem bērniem, kam ir platas kājiņas. Šajā pozīcijā mazulis tās tur vajadzīgajā platumā. Ar vienu roku pievelkam gūžiņu, savācot kopā apakšējo ķermeņa daļu. Bērns tiek pieturēts tieši gūžu rajonā. Ja mazais sēdētu ar seju pret mums, viņš kājiņas turētu plati ieplastas. Fizioterapeiti neiesaka tā turēt mazuli šajā vecumā, it īpaši, ja bērnam kājas ir ļoti izvērstas gūžu locītavā. Taču šajā sēdus pozā mums uz vēdera mazulis jutīsies īpaši ērti. Gluži kā ligzdiņā. Kājiņas un rociņas tagad ir priekšā, bet mēs pieturam mazuļa dibentiņu. Oho, cik interesanta pasaule paveras visapkārt! Atkārtosim, tā tu jūties labi un vari redzēt, kas apkārt notiek. Rokas mutē un kājas uz priekšu. Mamma un tētis mācās, kā tevi noturēt. Neesi vairs nemaz tik viegls. Laiks iepazīt pasauli.